Arni. Labdien, Rihards. Sen mēs neesam tikušies. Nu, kādu brītiņu, jā. 25 gadi pagājuši jau, kad mēs pirmoreiz satikamies. Jā. Jā. Un 2005. gadā tu saņēmi apbalvojumu kā Latvijas lepnums. Jā, te viņš ir, jā. Latvijas lepnums. Tie visi nav tukša patosa pilni vārdi. Tie ir mūsu pašu cilvēki. Klusie ikdienas varoņi, kas dzīvo un dara ar sirdi. Paldies visiem tiem, kas dara tādas lietas, par ko citi mēs varam būt lepni. Latvijas lepnums Arnis Irbe. Patiesas, gaišs, uzticams cilvēks, paraugs, kurš pats ir izkļuvis no melnās bedres un tagad nesautīgi palīdz citiem grūtībās nonākušajiem. Man pateicība un slavu ir Kristum Jēzum. Latvijas lepnums Arnis Irbe. Labvakar, Arni. Labvakar. Cik labi pažēlot to, kas raud, kam sāp, cik labi ir padzirdēt to, kam slāp, cik labi ir padalīties ar maizi to, kas grib ēst, negaidot nekādas atdevas no tā. Varbūt tu vari pastāstīt, par ko tu saņem to? Es saņēmu šo atzinības balvu par kalpošanu atkarīgiem Tukuma pilsētā un novadā cilvēkiem alkohola narkotikarībās. Šo ieteikumu uzrakstīja meitenes no probācijas dienestas, bija kā brīvprātīgais. Es savā laikā iegādājos tavu rakstīto grāmatu, jā? Jā. Nu, un te tu esi ļoti daudz aprakstījis par savu dzīves stāstu, kā tev gājis ir, ko tu esi darījis. Un tagad jautājums, ko tu tagad dari? Jo no šī te apbalvojuma ir pagājuši 19 gadi jau. Pabeidz koledžu, pabeidz augstskolas studijas, sociāla darba pedagoģijas augstskola attīstība. Un visa mana darbs, gan koledžā, kursa darbi un studiju darbi un prakses darbi ir saistīti ar atkarībām, ar jomu, kas man ir tuvu un kurā es strādāju gan 20 gadus. Narkoloģijas nodaļā bērnu motivācijas programmā par atkarības speciālistu. Tad tev ir pusauģiem, jā. Tad tev ir sakars tieši ar narkomāniem. Jā, pusaugu lietotājiem, jauniešiem, meitenēm, puišiem, bet vienas var pateikt droši, tā ir epidēmija Latvijā. Tā ir epidēmija, ja mēs bijām izmisuši un sašutuši par Covid epidēmiju, tad narko un alkohola epidēmijas starp pusauģiem, tā ir nepārspēja, tā ir pārspēja visu Covid epidēmijas. Tad tā epidēmija iet vairumā? Tā iet vairumā narkotiku piedāvājums un pieaugušiem, gan jauniešiem klāsts, īpaši pēdējos gados nāk sintētiskās narkotikas, kas ir lētas, viegli pagatavojums. Laboratorijas ir Eiropā, Krievijā, Latvijā, Baltijā. Ir pilns ar tos spēcdienas ļoti labi zina. Pieejamība praktiski pusaudiem pieejamība, narkotika pieejamība Latvijā ir neierobežota. Bet ko tu redzi, kā varat apturēt to? Es domāju, ka tas nav iespējams apturēt. Vienīgais, kā mēs varam ar to darboties, un mēs varam veikt pedagoģiski informatīvo raksturu darbu pie ģimenei, pie pusaudiem. Profilaks, jā, skolās seminārus rīkot sapulces, padomu došanas kursus vecākiem, līdzatkarīgiem jauniešiem, izskaidrojot un runājot par narkotiku un alkoholu kā par augstiem ieročiem, kas vērsti pret personības iznīcināšanu. Šausmas, tās ir šausmas. Tas ir vairāk kā šausmas, tā ir traģēdija, tā ir epidēmija, tā ir pandēmija. Superpandēmija. Tikai Latvijā, visā pasaulē. Un ko darīt tiem, kas ir nonākuši atkarībās? Nebaidīties meklēt palīdzību. Pie Dieva, pie cilvēkiem, pie speciālistiem, būt drošsirdīgiem, būt atklātiem, atzīties sev, saviem ģimenes locekļiem. Jo jebkurš slimnieks meklē ārstu. Un ja atkarība ir kā slimības. Tu gribi teikt, ka tā ir tā atslēga, jā, lai meklētu? Jā, lai meklētu, lai nesamierinātos, lai nebaidās, lai pusauģi nebaidās. Viņi baidās arī, jā? Viņi baidās no pieaugušiem, viņi baidās no baznīcas, viņi baidās no Dieva, viņi baidās no narkologiem. No cilvēkiem arī baidās. No cilvēkiem, jo principā lielākā daļa sabiedrības nostāja ir tiesājoša, nosodoša.
nevis motivējoši un morāli garīgi atbalstoši. Jā. Jaunietim mēs programmā darbojamies Jelgavā tā, ka jaunietis pie mums nejūtas programmā netiesāts, neapvainots, nepazemots, stiprināts, iedrošināts, nesamierināties, apjēgt, apzināt problēmu. Savējo, ne globāli valstiskā līmenī. Jo ko mēs varam prasīt no pusauģa 15, 16 gados, jā? Nu ko? Apziņas līmenis viņam nav 50, 60. Bet tur vēl nāk klāt tas problēma, ka viņam vajag naudu. Nu, tur nāk līdz krimināls, Tur viņam jāzog kaut ko, viņam jau taču ne tikai nepelnā. jāzog, jākrāp, tur ir meitenes, kuras nokļūst prostitūcijas, varētu pedofīli rokās nokļūst, jā. 15, 16 gadu meitenēm ir aborti, bērniņi, ir vardarbība, izvarošana, seksuāla lietošana, prostitūcija, pusauģi ir gadījumi, kad pusauģi viens otru pārdot pieaugušiem pedofīliem. Un kādi tie jautājumi, ar kuriem viņi griežās pie tevi un galvenokārt? Nu, tas ir pirmais, ka palīdziet man, jā? Jā, bet kas tālāk notiek? Mēs aicinām viņus apjēgt un apzināt problēmu situāciju, tu nelaimi, kurā viņi ir nokļuvuši, kā slimība, kā pārdrošības rezultāti, jo nav jau noslēpums, ka praktiski visās Latvijas skolās ir dīleri. Praktiski visās ir pieejamība, neierobežota. Tas ir vairāk kā šādi. Bet vai ir arī tādi, kas ir atbrīvojušies jau un kas nāk? Jā, no 10 jauniešiem 2-3 tomēr pārstāja aptuveni tā. Jaunieši piesaistās pie kristīgās ticības kustības, pie jauniešu organizācijām, pie sporta organizācijām, atrodas savu aizraušanās sportā, studijās, ārvaldu apgūšanā, basketbols, riteņbraukšanā. Bet tas tev dod prieku, ne? Jā, ir bieži, kad es eju Rīgā uz otru darbu ceļiem braucot, kad pieskrien kāds jaunietis klāt. Jā, un apķer, un viņi man sauc par ģedušu, krieviski par vectētīm. Man ir tāda iesauks, un mēs ļoti atklāt runājam. Mēs ar viņiem runājam kā ar pieaugušiem, jo viņiem atziņas saprašana ir pieauguši cilvēki, un viņi ļoti vērtē. Viņi vērtē to atklātību, to attieksmi. Viņi bieži redzot mūsu speciālistu attieksmi. Viņi redz, ka mēs nākam viņiem palīdzēt. Cik interesanti, ka tikai gribēšana vajadzīga. Jā, bet ir atšķirība, teiksim, starp mūsu apziņas saprašanu, jā, un starp pusauģiem. Viņiem visu lietošana saistīta ir ar piedzīvojumu, jā, ar eiforiju, pārdzīvojumu. Jā. Viņiem patīk šis piedzīvojums, šī eiforija, un viņiem arī tur ir daudz blakus efektu. Tur ir attiecības, tur ir arī intīms, tur ir seksuālās attiecības. Lietojot narkotikas, viņas ir ļoti sāsināts un spēcīgas. Jauniešiem veido šīs narkomīlestības savstarpēji. Praktiski 99% gadījumos pirmā heroīna lietošana noved pie sistemātiskas lietošanas. Jebkuri psihostimulātori, kurus jaunietis pusaudzis lieto, noved viņu tādā eiforijā, ja, ka viņam patīk šī eiforija. Viņš viņā iemīlās. Viņš iemīlās eiforijā, un viņam tas saistās ar dzīves jēgu, ar piepildījumu. Viņš grib atkal šo piepildījumu, šo eiforiju, un jo ilgāk jaunietis lieto, jo lielāka doze ir jālieto. Un tad notiek šīs traģēdijas zakšanas, krimināls, vardarbība, meitenes sāk tirgot ar sevi, puiši, kas aiziet homoseksuālos ceļos. Un tā ir traģēdija un epidēmija, par kuru var runāt, bet ir jādara. Ko darīt? Jā, es nezinu. Bēdīgi nākotne mums ir bēdīgi nākotne. Nav pat nākotne bēdīgi. Šodien ir bēdīgi. Šodien jau ir bēdīgi, tā jau ir traģēdija. Ja? Tad mēs droši varam, tu vari parunāt ar policistiem, kur darbojas narko aptvērošanas jomā, ar drošībniekiem var parunāt, viņi vispārējais jūtas, to pastāstīs, kā tā ir. Praktiski visās pilsētās, visur neierobežot, viensētās, visur ir pieejams. Tā ir milzīgi ienesīgs biznes, starptautisks sindikāti nodarbojas ar to visus pasaules kontinentus. Tas ir miljardu biznes. Mēs runājam, stāstam, liecinām, demonstrējam, rādām viņiem filmas, ļoti nežēlīgas filmas par lietošanas sekām, par sapujušām kājām un rokām. Cik tālu viņš var iet ar tam narkotikām? Tur jau labi, pārdozēšana saprot, tad ir vāks un kapā iekšā. Bet vai ir vēl kaut kādas problēmas, kas rodas? Ir vēl dažas blaknes. Pirmais ir kriminogēnā
atmosfēru, viņš nokļūst. Cietums, jā. Cietums, vardarbība, parāda piedzinēju, jo daudz ņem narkotikas. No ģimenēm izbīd ārā. Jā, ir izmet ārā mātu un piedzen naudu, izstum no ģimenēm. Un otrais nākais seksuāla transvestīvās saslimšanas ir nav noslēpums, kad meitenes ļoti pārraksta dzimuma attiecībās ar pretējo dzimumu. Man meitenes stāstījuši 15-16 gadīs, kad dzīvot 30-35 gadīgiem dīleriem, kopā. Protams, C hepatīts, aknas eiršana, HIVs. Diemžēl skumjā statistika ir tāda, kad jaunieši, teiksim, pārsvarā paliek šo vielu iespaidā lielāko dzīves daļu vai pat visu mūžu. Varbūt mainot tikai vielu lietošanu. Asortimenti, ja kādreiz lietojat marihuānu, tad tālāk aiziet amfetamīns, ekstazī, tad heroīns. Tad viņš par nemaz īsti laimīgi nevar būt nākotnē. Narkomanam lietotājiem laime saistās ar to, ka viņam no rīta nav lomkas, tā saucamās, detoks, kad nav viņam lomkas, ka nav paģirs narkotiskais vai alkohols. Bet par tādu kā lietu kā ģimenes laime un tādas lietas, laikam, tur ir grūti. Kā var veidot ģimeni divi narkoatkarīgie? Visi viņa mīlestība beidzas tad, kad beidzas narkotika. Man daudz jaunieši stāstījuši un ar pieaugušie, kuri attiecībās bijuši viens ar otru, pretējo dzimumu, es domāju, lietojot vielas. Kā beidzas vielas, tā beidzas mīlestība. Strīdi, nauda, vajag. Tad naži ir pagaiši, Ne tikai naži, tad ir šauji un bērni. Mānās krāpjās zoga. Tā ir traģēdija. Tā vairs nav viņa problēma, bet tas ir sabiedrības problēma tādā plašā mērā. Tā ir problēma, kur nereklamē. Kā varētu tam, kas lieto narkotikas, iestāstīt, ka viņam ir gribēšana vajadzīga atbrīvoties? Nav iespējams pārliecināt jaunieti un pusaudzes, arī pieaugušo par bīstamību lietot narkotikas. Nav. Viņam patīk, viņš mīl narkotikas. Bet viņam tad nejanonāk līdz kaut kādai robežai, laikam, ja? Bet vienīgais, ko mēs varam darīt, es domāju, tā ir prakse, ne tikai pie mums šeit Latvijā, kad mēs varam informēt jaunieti un pusauģi. Informēt un nesaudzēt. Kad ir tāda iespēja atbrīvoties. Jā, kad ir iespēja gan atbrīvoties, gan liecināt, stāstīt, demonstrēt, vizuāli demonstrēt, teiksim, šī lietošanas procesa stadijas un sekas. Dažādi filmas, mākslas filmas, dokumentāls filmas, bijušo lietotāju liecības, aicinām bijušos lietotājus, un arī tad arī tā izvēle vienalga paliek pusauģi jaunieši. Redziet, klausītāji, jūs redzat, kas te notiek, ja? Kādā dzīvē mēs atrodamies. Un Arnis ieteica mums nenosodīt, bet domāt, kā to lietu atvieglināt, kā var teikt. Kā viņu risināt, jā. Kā risināt šo lietu, jā. Netiesiskā ceļā. Jā, tiesiskais ceļš man ir arī praksa 30 gadu. Pat cietumiem kā kapelāns, un cietums jau nepalīdz. Viņš ierobežo. Viņš izolē kādu laiku, bet tur nav uzdevums viņiem palīdzēt. Tur ir uzdevums izolēt, lai viņš nedara tālāk to ļaunumu. Bet, ja viņš, lai izmainītos, viņam ir vajadzīgi tādi cilvēki kā to, ne? Tāda ir daudz. Kam ir pieredze, kam ir prakse, un kas saprot lietas būtību. Jo, ja nesaprotot lietas būtību, būs tā, kā tu teici, ka mēs nosodīsim, vienkārši nosodīsim. Tas ir tāpat, kā bērnam parāda siksnonē, un viņš paliek klausīgs. Līdz aiziet aiz stūri, viņš sakal dara to, ko viņš grib darīt. Tieši tā. Tātad viņam nav motivācijas. Un paldies par sarunām. Arni, es domāju, ka šai lietai noteikti ir vajadzīgs arī turpinājums šai sarunai un darbībai. Un tas nav galamērķis mūsu šodien sarunā, bet tas ir vienkārši... Es domāju, ka starts. Starts, jā.